bērniem tiek piedāvāts slīdes, aizsargi un ķiveri vienā komplektā. Un tas arī šo sezonu, man liekas, ir pats populārākais tāds tā kā pirkšanas veids vecākiem, jo tad viņi ir droši un tādā ziņā, ka nauda nav pažālota un bērns ir pilnībā nokomplektēts skrituļslidošanai. Ja kāds no tiem aizsarga elementiem trūks, tad gandrīz kā likums, tad nākošā dienā nāk un ar nobrāstu roku vai celi un papildus piepērk aizsargus. Tad sportisti praktizē to, kad ir ķivere un roku sargi, un tad pēc izvēles daži lieto, daži nelieto alkoņsargus un ceļu sargus, bet ja runā par slidotājiem, kas vēl mācās un kas vienkārši atpūšās slidojot, es rekomendētu visiem lietot aizsargus, jo īsti nav prognozējams, kurā mirklī varētu arī gadīties kritiens. Aizsargus vajadzētu lietot, jo nobrāzumi ilgi jādziedē ir un tas nav patīkami. Tāpēc es tagad nodemonstrēju aizsargu uzlikšanu. Ir dažādi veidi aizsargi, kad ir ar lencēm nostiprināts, ir arī tāda tā kā zeķveidīgi, kad uzvelk kā zeķa aizsargu un tad vēl nostiprina lencēm.